par ko mēs tūlīt turpināsim. Tā mēs beidzām ar to baby box, par to, cik ļoti man, vēl joprojām tā kā grauž tas, ka es varēju ierakstīt čatā šo savu sajūtu mirkļu. Principā, jā, tevi grauž tikai tāpēc, ka tu esi godīga pati pret sevi. Jo, ja katrs būtu godīgs pret sevi, tad katrs kādreiz ir dusmojies un kaut ko padomājis. Varbūt kāds nav domājis par baby box, bet kādreiz gribējis to bērnu sapurināt. Viņš viņu nav sapurinājis, bet padomājis. Ja? Tāpēc es saku, ja tu esi godīgs pret sevi un dusmas, skumjas, bēdas, tā arī ir emocija. Jā, protams. Mēs viņus izbaudām. Jautājums, vai tu to izdari? Ir tā multinīta forša Inside Out, tagad iznāca otrā daļa, ļoti forša multinīta, noteikti iesaku noskatīties visiem bērniem, visiem vecākiem bērniem kopā ar vecākiem un vispār tāda par emocijām. Ļoti. Es redzējusi? Nē. Ļoti forša. Aiziet ar meitu. Man teiks, viņa vairs varbūt jau neiet, bet viņu noteikti ir vērts ielādēt un noskatīties. Jā. Jo emocijām ir visām jābūt, jo tāpat kā ir saule, lietus, mijās, tad mēs smaidām, tad mēs bēdājamies. Un tāpēc noteikti tev nav ko pārmest, jo tu kā? Un tas tāpat kā neplānotajiem bērniņiem, mammas mēdz domāt, varbūt pārtraukt grūtniecību. Tad jau viņam arī tas pats jāpārmet. Jā. Jo jautājums, ja man būtu tajā laikā pieejams, vai es to būtu izdarījusi, es pieļauju, ka jā. Zini kā par šo tēmu? Es pieļauju, ka jā. Ņemot vairāk, ka man šī grūtniecība bija ļoti liels pārsteigums, es arī iedomājos par šo. Bet pat varbūt ne tādā savā kontekstā, kā man arī draudzene uzdeva jautājumu, vai es esmu gatava, viņa zinot to, ka viņa zināja manu situāciju, kāda ir uz to brīdi, vai es esmu gatava šajā situācijā vispār visiem šiem apstākļiem, un arī vai es esmu gatava tagad visu atlikušo mūžu komunicēt ar bērniņu tēti. Un, tas... Un tajā brīdī es iedomājos, kā būtu un sapratu, ka vispār es par to pat dziļāk nelaidu šo domu. Vispār savā apziņā, jo es sapratu, ka es ar šo apstākļu vispār nevarētu sadzīvot vispār. Nē. Pieaugušā vecumā es noteikti nepārtrauktu grūtniecību, kaut vai arī viņa būtu neplānota. Bet, kā es minēju, tajā laikā tev 16, tu pat vispār nesaproti, kas vispār tagad notiek. Ja, piemēram, es pieļauju, ja mani vecāki paņemtu un aizvestu kā dārzeni, tas arī tiktu izdarīts, jo pilnīgi tukšums galvā. Tā vai tā pilnīgi tev. Tagad ir savādāki jaunieši. Viņiem 16 gadi, viņi jau pat domā mēdz jau tā kā pieauguši. Jā. Viņi nav pieauguši, bet tad tiešām bija savādāk. Viņi ir ļoti tādi erudīti un tādi to informāciju visur savārstījuši un arī kaut ko jau izfiltrējuši, ka viņi īstenībā dažkārt pat spriež, ka no viņiem var pamācīties. Viņi spriež gudri, bet rīkojās kā bērni. Bet no tiem gudriem spriedumiem tu vari priekš sevis arī nofiltrēt kādu tādu smeķīgu krējumiņu, ko paņemt savā tajā. Bet tie bērniņi, kas tādos veidos atnāk, par visu varu, bet tas viņiem vienkārši bija jāatnāk, lai tu tik ļoti kaut ko iemācītos. Jo tu nevari zināt, kur būtu dzīve mani aizvedusi, ja nebūtu. Jo man tik ļoti bija kāre pēc zināšanām, tā, ka vienkārši smelties un velties. Kas zina, kādi notikumi, jo reizēm augstākie spēki vai Dievs vai liktenis sauc, kā tu vēlies. Ja? Viņi jau reizēm mūs kaut kur patur, lai ar tevi kaut kas cits nenotiktu sliktāks. Saproties to domu? Ja? Jo bija dzīves gadījums, dzīves piemērs, es tagad nepateikšu konkrēti, bet es lasīju, kad viena sieviete bija krājusi ceļojumam naudu cītīgi, un viņa bija nokavējusi lidmašīnu, un tā lidmašīna avarēja. Saproties, un viņai likās, ka viņai pasaule beigusies, jo viņa bija sapņojusi par to. Tāpēc mēs nezinām, kam tas ir domāts reizēm, bet to tu saproti tikai pēc kāda laika. Tu jau to novērtēji pēc kāda laika, kad tev jau, manā gadījumā, bērns ir izaudzis. Es tagad nestādos priekšā, ja viņš man vienkārši, ja nebūtu. Man liekas,
Tas vispār. Kā tā var Īstenībā būt? tas, kā būtu, ja nebūtu, notiek jau tajā brīdī, kad tu viņu paņem rokā pirmo reizi un liekas uzreiz, ka vienkārši tur viss tā kā man atgādina tas to sajūtu, kā rādēs redzējusi Avataru. Jā, Nu, ka tur viņi saslēdzās ar tām savām būtībām, un tas liekas, tas ir tas brīdis, jā, ka tu paņemot viņu rokās, saslēdzies ar viņu uzreiz tik ļoti, un tas ir tas brīdis, kad jau liekas, ka vispār nav tādu, nu, ka nav vispār iespējams, kad varētu nebūt. Runājās. Lūdzu? Tā arī ir, un tāpēc, jā, un pieauguši apzinātā vecumā es noteikti nevarētu pārtraukt grūti. Nē, noteikti Jā, nē. jā, Tas vienkārši neiet kopā ar manu vispār, nu, kā tādu. uztveri. Jā, tad, nu. Es saprotu, ka ir arī viss kaut kas, vai ne, bet, nu, man nē, bet, nu, es arī nenosodu. Es nedrīkstu, es neesmu. Tas ir, jā. Kas, soģis vai? Nē. Tāpēc ir, jā, un 16 gados, nu, kā jau es minēju, galvenais, lai ir kontakts ar vecākiem, kaut vai minimāls, lai tev nav bailes aiziet un pateikt. Lūdzu, Manta? Jo tāds cilvēks kā es,